بسم الله الرحمن الرحيم Svētie noslēpumi kinoekrānos no 2009. gada septembra. Kābas noslēpums. Meku pavalic ņemt par atskaites punktu. Tā ir miljardi muslimu satikšanas vieta, jo tā ir islāma svētais centrs. Drīz jūs kļūsiet par lieciniekiem zinātniskam pierādījumam par neticamiem noslēpumiem, kas bijuši slēpti svētajā pilsētā Mekā tūkstošiem gadu. Konstante Phi – augstākais matemātikas elementa modelis – 1,618. Rādītājs vienmēr izmanto vienu un to pašu skaitli daudzos visuma notikumos. Sirds pulkstos. DNS spirāles izskata proporcija un neskaitāmos individuālos visuma modeļos, neskaitāmajos augu lapu noteiktajos izkārtojumos, sniegpārslu kristālos un daudzu galaktiku spirālveida struktūrās. Rādītājs ir izmantojis vienu un to pašu skaitli, zelta vidusceļa skaitli – 1,618. Ir novērots, ka šī skaitļa proporcija ir pielietota Ēģiptes piramīdām, tāpat kā tā tika pielietota dažādu slavenu arhitektu darbos. Slavenais astronoms Keplers nodefinēja to par vērtīgu bagātību. Estētiķis dakteris Stevens Markot pierādījis savu 25 gadu ilga darba garumā, ka katra cilvēka seja un ķermenis, veidoti pēc šīs matemātiskas proporcijas, ir līdz pilnībai skaisti. Ja katras lietas uzbūves pamatā radniecīga proporcija ir 1,618, tad šis proporcijas apveids būs piemērots zelta proporcijai. Nevainojams modelis. Pasaules zelta proporcijas punkts. Tātad, kur tad ir zemeslodes zelta viduspunkts? Attiecība starp attālumu no Mekas līdz Ziemeļpolam pret attālumu starp Meku un Dienvidpolu ir tieši 1,618, kas ir zelta vidusceļš. Turklāt, attiecība attālumā starp Dienvidpolu un pilsētu Meka pret attālumu starp abiem poliem atkal ir 1,618. Brīnums ar to vēl nav beidzies. Saskaņa ar platuma un garuma karti zemeslodes zelta viduspunkts atrodas pilsētā Meka,
kas ir vispārējais cilvēces atrašanās vietas noteicošais faktors. Mekas saulgrieža līnijas proporcija starp austrumu elongāciju un rietumu elongāciju atkal ir 1,618. Bez tām, kā norādīts attēlā, attiecības starp Mekas rietumu elongāciju pret saulgriežu līniju pret zemeslodes perimetru ir pārsteidzoši tieši tas pats garums, kas ir zelta vidusceļš 1,618. Zemeslodes zelta viduspunkts visam kartografēšanas sistēmām, pat tad, ja tas atšķiras dažus kilometros, vienmēr ir pilsētas Mekā un Svētā apvidus robežās, kuras ietver Kābu. Amerikāņu Phi-Matrix programma tiek izmantota, lai parādītu gleznu un zīmējumu zelta vidusceļu. Ja mēs pieņemtu pasaules platuma un garuma karti kā mūžīgu zīmējumu, kuram nav dziļuma, un atvertu to šajā programmā, mēs atklātu, ka zemeslodes zelta proporcijas punkts ir pilsēta Meka.